Izsaka jau ziedojumu kas. Oh, Dievs. Mēs neesam laivā, mēs esam Next Barbershopā. Labvakar, labdien, labrīt. Mēs esam, kā Alvs teikt, laivā, bet īstenībā mēs esam šeit atkal bez ziemas kombinzoniem un bez iekurinātām jotlu krāsnīm. Mums šis ir tāds kā speedrun podcasts, jo mums ir jāpaspēj visu kaut ko izdarīt. Riktīgi ātri jārunā visu laiku tā. Jep. Un man sauc Rihards. Šis man ir sauc Lidls. Mīsters Lidls. Man sauc Toms Jānis Pēteris un esmu krustīts Reizeknē, Kristīts Viļānos. Šautauts bīskapam. Vegānu baznīcā. Tik smieklīgs joks! Nu man vajadzēja to ieminēties uz Zaibalu. Paļubom kaut kur ir tāda, man liekas, tā kā vegāna baznīca. Tikai tur Jēzus svētā selerija ir pieknaģēta klāt pie krusta. Man tā liekas. Jā. Es domāju, ka vegāniem visticamāk varētu būt Jēzus svētā kaut kāda soja, man liekas. Jā, tev iedod nevis svēto maizi nokosties, bet svēto kaut kādu seleriju vienkārši. Svēto gluten-free vegan maizi. Bez... Un šis tāds, bet tā ir tik dārgi, neko tik daudz uz sīkais pidari. Viņi ķipā tā kā ūdens vietā destilēto māc to? Destilātu, jā, etilspirtu. Es gribu. Var iet kristīties. Nē, bet runājot par lietām, man ienāca prātā, runājot par lietām, ko paspēt, ko nepaspēt, lai var izdarīt vai nevar izdarīt kaut kādas lietas. Tu, Alvi, Mr. Lidl, a.k.a. Es parakstījos atkal uz kaut kādu evaņģēlību šajā gada laikā, šajā lieldienu, kā teikt, noskaņojumā. Kā tev tur iet, ko tu tur dari un kāpēc tu tā izvēlējies? Saule ir pilna apli nogājis ap zemeslodi plakano, un tagad Alvs ir atpakaļ starta pozīcijā. Īstenībā, jā, jo man liekas, tad, kad mēs sākām vispār šo podcastu rakstīt, man reāli liekas, ka man tieši tajā brīdī arī bija tas pavasara gavēns. Man liekas, ka kaut kādā 10. martā, kad tik nav pirmā epizode, tā kā mēs esam ļoti tuvu tam momentam, kad bija pirmā epizode, man šķiet. Jā, būtībā kaut kādu pusotru mēnesi. Ko tu asasini saki? Pēc būtības man tas drīps ir uztaisīts tā, ka varbūt jūs ziniet tādu slavenu filmu 8. jūdze. Tur bija čoks viens, kurš tagad ir zināms kā konfekts, viņš tur pārdod M&M's un tā. Un es vienkārši tā kā ekvivalentā Latvijā filmēs. Tur, es nezinu, tur ir tā viena grupa, kur tā kā skauto cilvēkus, viņi grib tā kā lomās spēlēt. Un tad es pieteicos tā filma sauksies, nedrīkst spoilot, viņi saucās nevis tā kā 8. jūdze, bet 8. metriņš un pa lielam. Tad es tur tā kā arī būšu tā kā, es nebūšu finālā, bet es būšu viens no pliekiem kraudā ķipa. Paļu bom, ka tu nebūsi finālā pēc 8. metriņa. Es būšu fināls, es būšu tā kā fināls. Tā kā tieši pats fināls. Es būšu tā kā fināls. Man Dan būs galīgi jau. Ok, labi, bet tā principā. Redzi, ir cilvēki, kas var tos 8 metriņus vīstīt, bet, Alvi, kā tur paliek ar tevīm? Ko tu tur, kāpēc tu izvēlējies sev šā mocīt? Tāpēc, ka dzīve ir pārāk garlaicīga vienā brīdī, kāda viņi ir, un tad ir vienkārši jāizdomā kaut kāds... Jāuztais viņa neinteresantāka, ne? Kinda, jā. Jā, un pagājuši gadu man bija gavēns, un es nevarēju tā kā lietot alkoholu līdz lieldienām. Kaut kā, sanāk, 40 dienas laikam pirms lieldienām. Oh, shit! Un šogad mēs ar dāmu izdomājām, ka jāstepo tas games apķipē ir. Pārāk vienkārši ķipē, jā? Pārāk vienkārši jāpalielina, un līdz šim tā kā vispār baigās problēmas nav bijušas. Brīnumainā kārtā. Un kas tad tur ir bonusā vēl, kas nāk? Vai antibonusā? Antibonusā man vēl nāk, tad es vēl neko nedrīkst smēķēt, ne hītot, ne pat... Pat ne krēku? Pat ne krēku. Vai arī šos izkaltātos latvāņu ķipa stobrus, tos tā kā... Pat tos tāds arī var kurīt. Salmiņas tādas, ķipa, vienkārši tos maziņos. Vai sārkots viņu piešķil un tos dūmus ievelc. Ok, tad tu parakstījies šo 40 apmēram dienu, teikt, saucamo gavēni, bez kurīšanas, bez alkohola, ja? Kā tev liekas? Nesajuks prātā?
Neizmetīs mikrēnu pa logu. Kas tā tur būs? Mikrēni jau ir pa logā. Karājās uz vienu. Pirmā nedēļa mikrēna man nav. Vienkārši brauc garām, tāds karājās, vienkārši tu trešā stāv. Nu, pēc pieredzes ir tā, ka pirmā kaut kāda nedēļa vai pusotra ir reāli visgrūtākā. Nu, tad visu laiku tas ieradums ir, ka visu laiku kaut ko prasās. Tā pirmā nedēļa jau tev būs tā kā riņķē, tūlīt jau laikam, jā? Nu, tūlīt jau būs, jā. Un tad, kad tiek pāri kaut kādam vienam tādam pirmajam grūtākam segmentam, tad jau palielam jau. Man liekas, tur tas kaut kāds tas cikls iziet, kad tu kā attīries, tur, piemēram, sākās. Bet man liekas, tas ir bišķi ilgāks kaut kāds vēl, ne? Kad tu pilnībā... Tur man liekas, kā kuram orgānam, man liekas, tā kā, ķipa. Man liekas, ka pa alkoholu bija, ka 21 dienu ir vajadzīga, lai pilnībā izvadītu. Pilnīgi visu. Atkarīgs, man liekas, cik spēcīgi tu aludzer, piemēram, arī 7 dienas un kaut kāds šņaps. Gan jau, bet 21 dienu ir, tad tu esi pilnībā, tu vari teikt, ka tu esi pilnībā tīrs. Tad vēl buhāt. Tā kā nenormāli. Un tam pamatā ir kaut kāds pamats, tam decisionam, tas ir reliģisks pamats, tas ir varbūt vienkārši kaut kāds paus ar tīrīšanu, tas varbūt tās no zem tupelses vai kaut ko tā. Ar tīrīšanu. Nē, nu tas ir... Tas ir vienkārši kā tāds challenge, jo būtībā, oriģināli tam visam ir tā ticība, tā kā, man liekas, kādiem kristiešiem kaut kā. Dzīvē, man liekas, vislielākā cīņa mums pašiem ar sevi. Sātanam. Kam tu tici? Es neticu. Lielitrāžu benzīnu dzinējiem. Jā, M57 tic, Tūdžējas tic, EB26 tic. Bet Andrew Tatum gan jau vēl. Nē. Reinčkam tu tici? Reinčkam čists tic, jā. Bet, mums ir Latvijā kaut kāds ekvivalents, tā kā Andrew Tatum, ķipa. Bija kaut kāds viens čovs, Andris Kivičs. Jā, Andris Kivičs. Engines, tā kā varbūt. Andris Kivičs. Ko tur filmu pasadarīju? Koķis vispār slīk, visu laiku lemūs, tur kaut kāds savs sūs. Pilnīgs ārprāts. Labi, tagad tam pieskarsimies vēlreiz. Jā. Tā kā sev šovakar. Bet, labi, ok, tu izvēlējies to. Tu ieminējies par, ka draudzene arī ir iesaistīta tajā visā afērā. Kas tur? Viņi arī nekurī nedzer vai ko viņi tur izslēguši? Viņi ir kurīšana, nekad baigās problēmas nav bijušas, jo viņi to nekad nav darījuši. Viņi vienkārši sāk kurīt. Viņai jākurī tieši. Viņai jākurī ir tieši, es skatos. 40 dienas non-stop, viņi vienkārši sēž un pīpā asarām acīs. Nē, bet kreču mēs iepriekšējos 2 gadus katru reizi vienkārši atteicāmies no alkohola, tās kaut kādas 40 dienas pirms lieldienām. Un šoreiz mēs paņēmām vēl katrs pa vienam tādam tā kā achievementam. Guilty pleasure, ko vēl. Jā, klāt, lai būtu vēl grūtāk, lai actually, parādās bišķi tas challenge lielāks. Un es sapratu, ka man īstumā bišķi problēma ar tiem hītiem, jo es kaut pēdējā gada laikā vienkārši esam tik daudz. Vienkārši sēdējis pie kompi, vienkārši viņas vilcis tā kā pilnīgs lops, un es pats bišķi saprotu, ka tā ir tāda problēma un ko vajadzētu darīt. Un varētu sākt ar to, kad... jā. Un, tad ko viņi beigās, ko viņi paņēma klāt? Un viņai otrais ir neēst saldums. Kā domā, kas ir grūtāk? Kā domā, Tom, kas ir grūtāk? Saldumu un šmīga vai kurīt un šmīga? Nespried pēc sevis, bet spried vispār. Man piemēram ir tā, ka es vai es vispār dičoju saldumus, es varu tā darīt, vai arī, ja es viņas ādu, es viņas daudzādu. Tā, ka līdz kliņķim tā man liekas, ka, pieņemsim, ja tu dičo šmigu, tā kā, pieņemsim, tā kā stārķis arī tur kaut ko liksdā, tur mātājās. Tad ir tā, kad ar to kaut ko replaisot, tā kā ar kaut ko citu. Varbūt tās tagad kaut kāds, nezinu, cūkādiņas ēdīs vairāk, vai tu pirksi pārāk daudz Lidl drēbes, vai kaut kas tam. Kaut ko tā izvieto. Jā, mēs redzam, kā tev sokās, jā. Tu aizstāji savu kurīšanas atkarību ar iepirkšanos veikalos. Būs vēl, tūlītās vasaras sezonas sāksies flip-flop, vēl parādīsies, man liekas. Man ir Lidl šorti, rītīgi nice, bet viņiem nav kabātas, bļeģis, nav balvu. Bet es viņus nopirku pa 5 reāli, Zviedrijā bija rītīgi nice, tāda audumnieka, tāda biezie. Nākamajā segmentā atnāk tāds Maksims drēbēs, tāds fulība. Nē, ok, bet labi, ok, un pēc tām 40 dienām, kā domā, tu tā metīs nedēļa. Re. Tam visam ir cēls mērķis, tu jau pēc tam būsi ieguvējis pats. Tu būsi samazinājis to savu iespējamo vidējo inteiku, tu varēsi mazāk izdzert gan jau, mazāk izkurīt.
Un tad tev atkal būs gan jau kāds mēnesis, tu varēsi ekonomiskāk kāpāt ogu vienkārši. Man doma aiziet asins nodot, pēc tam pēdējā dienā. Tīrākās pasaulē vienkārši no šīs skatās. Šmēgas bankā var tā kā iedrupot kaut ko. Tā pačka spīd pilnīgi. Ķipa tāds skatās. Zini, kā tagad tie šampīši, ķipa ir tās caurspīdīgās pudelēs, kad viņi tā švankā un kad tas spīdumiņš tā kā iet, ķipa, un tu nodod tās asins un tā, what the fuck, bļa, ķipa, pilnīgi tā, kad perla mutriņš tāds vizuļo, ķipa, kas bija, es nedzēru mēnesi vienkārši. Šī tāda, what the fuck, neesmu Latvijā redzējis tādas. Toč vienkārši tāds viss aiziet nodot. Es tā kā aizdomājos, ķipa, tas pamats un tā kā, kāpēc jūs darat, tas ir tā kā, man liekas, paņemts no citām kultūrām, ne? Jo man liekas, ka latviešiem jau īsti tāda atturēšanās nekāda nav baigā bijusi nekad, ne? Jā, jo, piemēram, alus viņi vienkārši sauc, es saprotu, par gavēni, bet, gavēns, kas ir gavēns? Bet gavēns tas saistīts ar reliģiju, ķipa. Tas ir saistīts ar reliģiju, un tas ir, ķipa, neēst šo ten gaļu. Jesus Christ. Tas ir neēst gaļu, tas 40 bet, dienas. Bet, to vegānu gaļu tu varēsi, ķipa? Vegānu gaļu. Nē, es jau ēdu gaļu. Man tā kā, es vienkārši esmu pārdefinējis to, kas gavēns skaitās. Bet vegānu gaļu tu varētu ēst? Tā, ka to cilvēku gaļu, kas neēd gaļu, to tu varētu ēst. Tāda marinādītē. Ja tā labi uzcepts, tagad, jā? Terjaki mēcītē, kas ielikt, bļē. Kečup. Kečup galdam stūri nokost. Bet domā, kas būtu grūtāk? Bez šmīgas, vai bez pīpāšanas, vai bez gaļas? Kas tad beigās būtu grūtāk? Jo man laikam personīgi, ja būtu jāizvēlās bez šmīgas vai bez gaļas, laikam man būtu grūtāk bez gaļas. Reāli, man laikam būtu reāli grūtāk bez gaļas. Es nevaru īsti iztēloties. Tā kā, dienu, jā, bez gaļas, piemēram, kaut kāds veģetārs, kaut kāds maltīts, bet 40 dienas bez gaļas? Kā tev, Tom, kā tu domā? Varētu bez gaļas 40 dienas? Man šmīgi būtu grūtāk. Jo es esmu īstenībā arī reizēm tā klusiņā. Laikam jau šmīgi. Kā mēs jau te ir ēst, ķipa, ne? Ķipa, ok. Tas kaut kāds podcasts? Šī blākus telpā tev bija. Jā, let's go. Tad domā, ka būtu grūtāk bez šmidziņas, jā? Tāpēc jau mēs sākām intro, ķipa, kā mūs sauc un ķipa background bišķiņu. Tāpēc man likās, ka mēs tā darām. Pareizi. Podkāsts. Jā. Es nezinu, man tā kā ir bijuši periodi, kad es, man liekas, tā kā gaļu baigi nepādu. Kaut kādu varbūt nedēļu, nezinu, netīšām kaut kā vienkārši nesakrīt, tur vairāk kaut kāds vienkārši sviestmaizītes vai kaut kāda makarona ar dārziņiem, kaut kāda rīsa vai kaut kas tāds. Jā, ok. Man liekas, man būtu reāli grūtāk bez gaļas. Es nezinu. Man tā vismaz šķiet. Bet, piemēram, ja mēs vēl pieminam par to pašām tām ticībām, ķipa visu un atteikties no kaut kā, ķipa, ja latviešiem baigi nav tas tāds pieņemts, tā kā kaut kas, tas laikam tāds sēna kaut kā tā paraža ir tas gavēns, kad tuvojās tās lieldienas, un tad pirms tas Kristus atdzims, tad tur tā kā visi tur bišķi badojās, nēdot, tur tā kā taupa visus tos, nezinu, savus kartupeļus un gaļus, un ko priekš tā kā. Galvenais, man liekas, sorry, kad es tā iespraucos, bet man liekas ļoti signatūra tas, ka ķipā pēc tā gavēņa pa lielam arī sākās tā kā grila sezona, viss sāk gaļist. Vienkārši viss bišķi pagājuši, vienkārši tā saule iesildās, ķipā, un tad viss, davai, let's go. Tā kā čiganiem kēlu, tāds cūgu dirs, vienkārši griežas, puļķi un cep, jā. Bet, pieņemsim, es zinu, ka arī šitiem arābiem, musulmaņiem jau arī ir šis ten Ramadāns, un tas viss pasākums. Es nezinu, kas tas vispār ir. Ramadāns bija kādreiz tāda grupa, viņi arī dejoja. Ramadāns, man liekas. Tas varbūt Ramadāns bija. Nē, bet viņiem arī bija, kad viņi tā kā plīgi grūdāk, baltās biksēs, plikām kājām uz stage un tā kā dejoja, Viņam bija signatūras dziesmas tranzīta laika, man liekas. Tieši par to Ramadānu es tikko redzēju kaut kādu mīmu, kaut kāds čoks nogriez kaut kādu ābolu. Un tas otrs džeks tā kā ņēma to ābolu tā kā ēst. Viņš tā kā aizgriezās tā kā prom no tā čoma, kas ēd to ābolu. Viņš pagriezās, viņš jau grasies ņēma. Viņš tāds, Ramadān! Un uzreiz jau vilk to čīvu un vienkārši jau bija gatavs. Jo zinu, jūs esat redzējuši, lūdzu, sakat, jūs esat redzējuši. Es nezinu, bet izstījās, ka viņš nogriez ābolu. Nevar vispārēst. Viņam pilnīgi nobreikojās tā balss, Ramadān! Viņš jau čīvi rokā jau un viss. Atgādina bērniem, ka mamma ar čību tā arī atvelka. Bet,
Es no sākuma nesapratu ritīgi, man likās, kāpēc vispār tie musulmaņi dara to ramadānu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņiem Allahs liek, bļē, to darīt. Nē, klausies. Bet īstenībā, kad man izstāstīja viens čoks, es tā aizdomājos, un es sapratu, ka, kaut kāds prikols tur tai ticībai, ir. Tieši tā, prikols. Tur ir kaut kāds prikols. Viņiem ir tā, ka viņi nedrīkst ēst pa dienām. Un kā saule noriet, tad, man liekas, viņi drīkst ēst. Pa dienām viņi drīkst, man liekas, ūdeni tikai dzert. un tad viņi aizpis uz kaut kādu Zviedriju, kur ir polārā diena, vienkārši bļaut saule nenoriet. Un vienkārši sēž trīcēdam tādu 2 nedēļas gaidu, ka varēs. Vai arī tieši naktī viņi mēģina trāpīt. Bet, un tad sanāk, tā galvenā loģika ir tāda, ka ja visi tajā valstī ir tie ticībā, tad sanāk, ka visi gan bagāti, gan nabagi dabo kaut kādu to mēnesi, ik pa laikam ciest badu. Lai tā kā, nav tā, ka kaut kādi bagātie šeiki tur ir pārījušies, kamēr nabagie sēž sprāgst badā. Tas ir ķipa, lai būtu tāds sings, kad visas tās tā kā, sanāk tās kastes, ne tās... visas tās klases cilvēku, kad visi viņi kaut kādas, kad viņas visas tā kā vienādi tā kā jūtās tā kā izsalkušas tajās dienās un nezinu, tur pa naktīm tur var rīt un tas viss. Es tā, man, ka šitā to izstāstīja, man tāds, es saprotu, kur tur tā loģika tajā visā pasākumā ir. Jā, Latvijā nav jēga tādi... Sorry, ko? Izīkolot, man liekas, tā kā to sabiedrību. Latvijā vienkārši nav jēga tāda kaut kāda kikot iekšā, jo vienkārši visi regulāri cieši kaut kādu bādu vai kaut kādas problēmas. Tāpēc viņi domā, nevajag mums tā jau visiem hujovi ir. Es tieši nostījos vakar to aiz polārā loka, un tur tā sipenieca bija, tur vispār rēcīga tā kompānija viņiem. Tā pirmā sezona, laikam tagad jau jauna sezona, bet tā ir vecā vēl sezona. Un tur bija tā sipenieca pateicās kaut kādam čuvakam par to, ka viņam palīdzēja ka viņš viņai palīdzēja, tur kaut kāda soma nes, vai ko viņi tur nevarēja nabadzīt pastebīt. Un domāju, gan viņai 50 gadu, viņi tur nostaigā tos 100 kg. Viņu tādu žiparīgi, man liekas. Jā, bet tur viņi nevarēja ķirpīt, viņai bija grūti reāli. Un viņš palīdzēja viņai, un viņa tāda, paldies, tu esi tik labs cilvēks. Es ceru, ka nākamajā dzīvē tu piedzimsi labākā valstī. Bet nav tie... Viņš vienkārši strēd ap. Nav tie koferi kaut kādi izdomāti smart, kas tu tā kā follow līdzi, tā kā vienkārši, to viņš nav jāvelk. Labi, tu Erika motors. Uztais vai arī remote control, tā kā un tādu lidostā var uztaisīt tikai tie mazās tās drift mašīnītes, uztaisīt tādu traku, kuri koferiem var tā kā arī driftot. Tur neiet cauri, es domāju, kamēr gaida, tā kā flight. Tur neiet, es domāju, tāds cauri. Īstenībā, runājot par to aiz polārā loka, sorry, gribēju vēl kaut ko iestarpināties. Nē, mēs tur par to arābiem runājam. Es tā kā gribēju uzprasīt, ar ko vispār tā kultūra asociējās, jo, pieņemsim, ir kaut kāda arāba anime, piemēram. Jo man liekas, viss, kas ir, ir, tas ramadāns, terora akti un, smiltis palēlam, tā kā. Un balts tojot. Jā, un drift šitie arābu drift. Tā kā, kā par kultūru, tā kā kaut kādas asociācijas, man liekas, kad es kaut kur biju dzirdējis par to, kad kā definēja latviešu kaut kādos tur viduslaikos, maza ēdelīga tauta, Baltijas jūras krastā, tā kā. Vienkārši mēs ēdam visu laiku kaut ko, un vienkārši tāda zemnieku tautiņa, man liekas. Tad jau kas mums ar draudziņiem amerikāniešiem notiek, ja mēs esam ēdelīgi. Tas tūkas. Pasaki, kāda ir mazākā koliņa tā kā izmērs? Toreiz tu teici, ka tur bija galīgi tā, ka tu paņēmi kaut kā, domāju, tur vidējo kolu paņems vai kaut ko. Tu atnes kaut spainu vienkārši ar kolu. Es maķītī paņēmu vidējo kolu, domāju, un tāds baigi daudz negribu dzēt. Viņi bija kaut kādi, man liekas, 0,85. Tas reāli. Un man cēpīja, ka mēs par skodā hestītī paņem to 0,3 un tā jau pusi izlai ārā no viņas, tā, kad... Tur vienkārši 0,9. Abām rokām. Jā, vienkārši nostrem. Bet zini, kas ir sliktākais? Tā nebija lielākā. Man liekas, lielākā viņam vispār ir kaut kāds 130Z, kas ir kaut kādi 2 litri. Tur ir kaut kādās tais viģikos vēl, kas staigā, kaut kādā pa ielā viņiem tā krūze reāli šitā viņi visi, tāpēc viņi arī staigā, ka viņi no rīta pēd viņu, un tad līdz vakaram viņam ko dzert ir 2 litri. Vai arī viņas ieķēdē tā kā tādā ratā, apgriež otrādāk, un tad tā trubu ieliek. Iekšā čog. Vienkārši nemaz nedzer, tikai iestumi tev sistēmā 2 litrus kolu un viss šebļi izpeldies tajā kolas godā basēnā. Mums bija piena vannas, viņiem ir kolas vannas, ārprāts. Corn syrup. Bet,
Nu, paglau, kā jūs, piemēram, es nostījos to, kā es minēju, to aiz polārā loka, tur tas pārgājiens trakais pa to Kingstrēlu, Zviedrijā Kungslēdena saucās kaut kā. Es samērā netālu no turienes dzīvoju, kaut kādas 300 km. Man reāli uzsitās, un es jau pagājušajā gadā gribēju tur ietņā, es tur biju iztēlojies kā ko. Netflixā ir arī... Tas tā kā pārgājiens, kā, tur ir taka. Viņa Eiropā viena no vispār populārākajām, arī viņa panāks pasaulē viena no populārākajām. Kungslēdeni, viņi kopā kaut kādi 400 kaut kas kilometri īstenībā. Bet tu vari izvēlēties to sarežģītību, to distanci. Apmēram viņas tur sadalīts, un tad tu tur var kātot pa turien arī. Un Netflixā vēl ir šausmu filmu, kas ir tieši pa to. Un es domāju, to noskatās, un tad brienam to... Uzreiz naktī sāk. Un kā jūs domājat, jūs varētu nobrist, nezinu, tur 120 km pa kalniem, pa klintīm? Es liekas, kā tajā Diatlovas pēsā, man liekas, to autoreiz rādīja to doķenu, kad vienkārši izģērbtos pliks un skraidīt pa sniegu un nosaltu, jo ķipā tik nosalts tik ļoti, kad sāktu karsti palikt, Pirmā diena vienkārši, kur Toms skatās, vienkārši aizskrien, vienkārši pliks kaut ko prom. Man prāts apisa. Sēž Toms, pliks, ar nograust seju acīm ārā un mazliet radioaktīvs. Tāds, nesakāš. Tāds bija Tomam, ejam, viņš tāds, Es palikšu vēl kādu brīdi. Viņš vienkārši primātā atgriežas. Tāds ugu sāka inventot visu, guļ pa nakti, vienkārši viss. Pārsals, ka pa primātā kā paliek, guļ pa nakti, nocērt uzvalzē, villu kaut kādu, Ar nāzi vienkārši no iekšpuses teltīgi caurums, vispār saģērē to telti, tā kā tāda kebaba gaļa. Ko tu dari? Viņš tāds... sorry, iejūtos baigi, lomā. Tāds, mēs tikko atbraucām, mēs vēl neesam sākuši iet, tāds, sorry, tik vēl biks, kājā. Jo iet mamuts mežīs. 2 dienas vēlāk, mēs ejam Ričim, tāds krātiņš liels un mugus, Toms tāds sēž iekšā. Tā kā eksperimentūrā tam uz muguras tas, sēž Toms iekšā, tik, Vai arī atstāja tur man kāds pāris nedēļas, un tad būs sūskočs, tā kā saiting, ķipa, tā kā. Seja tā noaugus visu tiem matiem, Es šodien kaut kur redzēju, nezinu, kur. Čoks noklīd vienkārši. To visu noaugušāko čoku. Viņš bija reāls uzkočs. Viss seja tādiem matiem. Taču nelaimīgs seja. Mani dūsma, Izsmējās, tagad ķeramies pie nopietnās lietas. Mani dūsma, Bija haha, tagad vairs nav haha. Nav vairs haha. Tur rakstās, viss nostiekās? Re, kur pārtraukumā starpbrīdī dzirdējām, kad Ričam ir dusma. Varbūt, ka viņš ir bijis arī ezerā, kas saucās Usma. Īstenībā, ja godīgi, es aizvakar biju pie Usmas ezerā. Ko tur darīja? Usmas meķos. Tur es nebiju, tur es garām braucu, bet pie Usmas ezera ir tāds šausmīgi augsts skatturns. Neesat bijuši? Esmu kaut kāds 2 reizes bijis. Viņš jau tādā kalnā ir un viņš jau virs visiem kokiem. Tur ir smuki, viņš šūpojas vēl bišķiņ pat. Tas ir leģits skatturns. Bernātos skatturns, ka tu nemaz neizlien no priedēm ārā. Es nezinu, kurš tur nosmēla to piķi, bet... Viņi varbūt to skatturnu vienkārši uzbūvēja kaut kādā 1836. Kad tas priedz bija šitī viņi uzbūvēja kādas 5 gadus atpakaļ, kad priedz jau bija jau sen kutīši jau virs tā skatturna. Varbūt viņām vienkārši kāds pēc tam gāja kaut kāds steroīds bēr uz saknēm un tad uzauga tīgāk. Nē. Jo es biju ļoti vīlies īstenībā. Es gaidīju, ka uz skatturnu uzbūvēs tur un ņihujā tur nekas nebija. Kur Bernātos? Jā. Tur ir tāds galīgs švaks, tāds nekāds. Kur mēs filmējam? Tur tagad tur tālāk apmēram tur patās, jā. Tur Pulsēna kāpai, tur tālāk višķi vienā vietā ir. Ne tur, kur tieši, kur... Nē, nevis tālāk, bet tur renovēja Bernātos tieši. To platformu, ķipa. Bernātos tieši ir skatturns, uzkāpņa augšā, vienīgais, ko tu redz, ir priežu augstākos zārus. Es zinu to torni, kur tu domā. Pilnīgi tur arī Pulsēna kāpā, tagad viņi uztaisīja kaut kādu jaunu vispār platformu vai kaut kādu terasu, kaut ko tādu.
Uzreiz iztēlojos, kad bija tas no Epsteins, ķipā, viss tā sāga, un man liekas, tur bija šim paralēls, protams, ar mūsu mīļo P. Diddy, ķipā. Speedrun konsoli. Es tā iztēlojos, varbūt tās, ka viņiem uz tās salas bija ķipā, nevis vienkārši skatu tornis, bet kēls skatu tornis. Un tad čoku uzkāp un ar binokļiem vēro, tā kā, un tāds pliks dāmas tur skraida apkārt to salu. Viņa ja jau un tā kā tu dāmas, tad putus jau vēro, tā. ķipā, un tā. Tas jau viss tad jau vēl tur kārtībā. tā viss kārtībā. Okay. Bet, Nu, tur, starp citu, netālu ir vienam ļoti iespējams populārākajam latvietim īpašums māju. Gaļas putekļiem? Vai kam? Vai gaļas putekļi ir populārs latviešu cilvēks? Jā. Ja vēl nē, Tad nē. ja vēl nē, tad drīz būs. Labi. Jo iepriekšējā epizodē man šķiet, kāds no mums ieminējās, varbūt, ka gaļas putekļiem grasās, kā teikt, iznākties kaut kāds jauns gabals vai jauns videoklips. Un es redzēju, YouTube ir iznācies kaut kāds jauns videoklips, reāli dzīve nav loža dārs, man šķiet. Avīzē bija, vai ne? Es redzēju, jā. Vēstnesī bija ziņā. Jep. Nu, pie sēru vēstnesīm. Ar nožāli jāsaka, ka gaļas putekļi izlaiduši jaunu videoklipu. Tur blakus, Nožēl. lai vieglas smiltis, bija labs tēvs un Buhariks, lai viegli atdusa. Antonam tur, dzīmis 1035. gadā. Nākošais. Zāja bāli. Gaļas putekļiem jauns gabals. Kārtējie vanabija latviešu reperīši izlaiduši kaut kādu šņēgu, bļēd. Kārtējā kakafonija ir iznākusi, kas visiem būs jāklausās tagad. Bet nē, pačekojam gaļas putekļus. Bet gan jau beigās pierakstīja, tā kā, zin kā tomēr jādod ir, tur viss respekts un tā, tāds. Paldies par uzdrīkstēšanos. Jā, tāds pilnīgs sūds, bet paldies. Bet pačekojam, man liekas, ka diezgan varētu būt ok. Kam? Sešinieks pa centību. Sešinieks, tas ir johu, sešinieks. E6%. E6 dod E6 pa centību. Aha. Bet, jā, Rīms ir Rīms. Man vienmēr ir interesants licies, tā kā, kāda cilvēka izdomā kaut kādus tos leģendāros, tā kā tur nezinu, kā cilvēku noraksturot un, piemēram, pasaka vējgrāpslas tipu un tu apmēram saprot, kāds cilvēks ir tipu. Kā var tā izdomāt vispār? Ko tas vispār nozīmē? Tāds, kurš grāb vēju tipu, bet vēju nevar noķert vai kaut kas tāds? Jā, kurš cenšas uz laiku kaut ko izdarīt, ko nevar izdarīt. Jā, kaut ko tur pisās apkārt, bet neko tur nesaprot, ko viņš tur dara. Apmēram tā, laikam jau. Man nepatīk iedomāties, kas varētu būt tiem cilvēkiem, pa kuriem saka, tas tāds snikers tumdītājs. Viņš iet vienkārši topiņā pārkrāmē, pārstumu tos plaustus ar snikerīšiem. Pienāk. Jā. Man kā perfekcionistam. Jā, bija šķībi. Būtu atpakaļ Tas snikers bija šķībi, es viņu pārstumdīju. Būtu kāds čovs čīs, kurš iet tā kā pa veikalu, viņam nepatīk, kā ir izlikts, viņš tā kā smuks abīd visu, tā kā vienkārši, viņš pat Bet tāds jau daudziem ir darbs, man liekas, tur iet un kaut kāds plaukts pārkārto vienkārši un viss, un viņiem maksā par to naudu. Bet ja tu esi vienkārši atnācis uz veikalu un netīšām 4 stundas pavadis abīdot visu smuku pa vietām. Tā topiņā. Vai ne? Yeah. Tos laikam sauc pat OCD, vai kā ir tas? Varētu uztaisīt kaut kādu tādu, Latvijā ir bijis, piemēram, wrestlings, tā kā kaut kādā levelā, ķipa. Man liekas, tur varētu samest vienā. Man liekas, ka Kivičs ir lauzies, wrestlingojas aizputē kādreiz bija. Tur tāds kafejnīcas duets, man liekas, tur gāja wrestling mačā ārā. Tur priekšā vienkārši pie palmtraukiem. Nē, tā jā. Bet neapmaksāts tāds, neoficiālais tāds, no sponsoru. Vispār vēl ir tagad dzīves tāds sportveids, tas wrestling kaut tur iet? Uz urā tagad. Jā? Kādu mēs domājam? Tur bija, piemēram, es kaut ko lasīju, kad bija kaut kāds tas viens atkal kārtējais tas turnīrs, un viena mača laikā vienkārši Travis Scotts piekāpringā arī kaut ko. Tas kaut ko man liekas, viņš tā kā nomačīja kaut kādu adlibu, izslīt, un aiziet. Es nezinu, es izdomāju, bet tā varētu būt. Jo viņš baigi nepiedalījās fightā pašā. Tas, man liekas, pat Travis Scottam ir tāds daudz lielāks tāds iznāciens un tāds daudz krūtāka feature, ka tu vienkārši izēji, un vienkārši aizēji, nevis actually kaut kādu Collins Mounts vai gabalu. Yeah. Karoči, jā, man tur bija tas viens kvēlais jautājums, kas man šodien ienāca prātā. Esmu gatavs. Es vienkārši ieraudzīju priekšā otro golfiņu, tur sēdēja priekšā
Sirms čoks. Nezinu, kā viņi sauc, bet viņam bija uzlīmēta aizmugurē zīltiņa tāda. Kas principā ir tāds ticības apliecinājums, ka tur kaut kāds tas, mēs bišķi par to ticību runājam. Un ir kaut kāds prikals, ka ik pa laikam uz mašīnām ir tās zīltiņi, tāda uzlīmēta. Es zinu, ko tu domā, man liekas, jā. Nezinu, tā kā katoļiem. Bet es reiz ticīgiem, man liekas, tie skaitās kaut kāda. Tu zini, reāli, vienkārši, tāda līnija vienkārši un neķipā. Jā, tā kā nesavienojās. Viņš tā kā nepabeigta bezgalīga zīme tāda. Man nav nejausmas vispār, kas tas ir. Tā ir tie, ko pareizticīga ir. Es zinu. Kaut kas tāds, jā. Un šitiem musulmaņiem ir tāds tā kā C4 maziņš. Okay. Nē, es vienkārši tā kā domāju, ķipa. Zini kā, Latvijā salīdzinoši vēl ienāca tā stīkeru kultūra uz mašīnām, ja tur līmē izpūr Baltics un four doors vai kaut kas tam līdzīgs. 4 doors. No fat chicks. Nē, kaut kas tāds. Labi. Un principā viņi jau to riktīgi ilgas, nezinu, cik es sev atceros, uz kodiem žigulīšiem jau bija virsū, tā kā arī tās ziltiņas salīmētas. Es tā domāju, ķipā, tu brauc ar mašīnu un tev obligāti ir kādam jāieplago, ka tu kaut kā tur Bet es tā arī nesapratu, kas tas ir. Es nezinu. Es nemāku komentēt vispār. Es esmu redzējis. Nopietni? Jā. Un tad jautājums, vai viņiem ir kaut kā kārmīti, ka viņi tur kaut kā, nezinu, rosalu uzliek uz haubēm. Nē, es nezinu, bet kompots salēķi. Bet tiešām pareizticīgi. Jā. Bet vai ir kaut kāds prikols tā kā no štātēn, kad tu gribi kaut kādu savu ticību vai kaut ko? Kam vispār ir prikols mūsdienās? Es domāju, reklamēt, līmējot mašīnā. Es arī pabeigšu, jo vienkārši man liekas ir ļoti smieklīgi tas, kad Liepājā vienā vietā stāvēja mašīna, kaut kāda Peugeot, kaut kāds 206 kaut kas tāds. Viņam aizmugurē uz loga ir tautiete. Tautiete? Nevis latviete, bet tautiete? Jā, bet tautiete. Un es domāju, tu vari noprast, ko tas nozīmē visticamāk. Ka viņai ir cipīša pase un cipīša dzimums krievieta, bet ķipā Latvijas tautiete. Aņienā. Nē, bet tādu stulbumu es neesmu redzējis. Nē. Es redzēju, jā, bet man likās ļoti interesanti, ka tu tā kā... Es domāju, ja pie tie čoki, viņi tā kā salīmē tos stikerus aizmugurē, tā kā, varbūt pat uz katru stūri tā, lai no visām pusēm redz. Un tad, zin kā reizēm, kad šīberi parauj, tā kā road rage sākās, kad slānies visās mašīnās iekšā. Tāds notēmē uz kādu Fiatu, tāds jau šās gāzīt, jau tāds kacini, pasiet, nē, tur tā ziltiņa uzlīmē, nē, šitam nepasīšu iekšā, tas salējas. Dievs man uzreiz, tā kā... Dievs man šito piedos, Vai piedos vai nepiedos tieši eimoķi. Tāds malts pēdējo, paro malā. Nā. Jā, tāpēc tie ir tie baby on bread vai board vai kā tur bija. Baby on bread. Baby on bread. My favorite sandwich. Kanibāli brauka apkārt. Baby on bread. Tas mums mīļākais sandwich. Baby on broad, ne, bet baby on broad street. Baby on butcher broad. Broad street. Jā, bet tās uzlīmes viņiem bija tā, kad... Es no sākuma domāju, baby on board, kad es to jau redzēju, kad, nezinu, man bija kaut kāda 8 gadi. Tas tā funkcionēja. Kas tai mašīnai, viņi ir tā kā kuģis arī, viņai klājas tā kā ir, ka tā kā, zina, on board, parasti tā kā saka, kaut kādā šķiet. Sīkais uz klāju. Arī uz lidmašīnas tā kā on board, Jā, arī lidmašīnā, jā. Vai viņš vienkārši vedā sīko, uz paneli priekšā vienkārši, tā kā uz... Tā viņš to domā uz on board. Viņš nesēž krēslā. Viņš nesēž krēslā. Viņš prātīgi man uz paneļa cepjās sīkais. Var iz motoru grūz, bet uz 1.9 pumpa dūžu. Lēni sutināts. Netraucē man, es sautēju zīdainu. Runājot par gaļas sautēšanu, nāk mums siltais laiks, kā teikt, lieliem soļiem. Jāskuj kājas drīz. Tūlīt būs jācep sāšļiki. Kamēr šitā sērija. Jāsien makšķers. Jā, kur tu biji? Vot, bļē. Uzcepām. Es domāju, ka tad, kad šitā epizoda iznāks, mēs jau sāksim skrot zīmes rats jau visu. Nē, bet tūlīt nāk mans mīļākais gadlaiks, un tas... Viss tā grillēšana un viss tā pavasara, tā burvība. Ok, vasarā cepi sašļiku,
tur makšķerē, kempingo, jā, tad jau tas ir. Pēc ziemas tur nav vispār bazara. Tu brauc kaut kur, tev būs gaļa, grillī, viss tev būs. Zīdaiņi cepti, viss tev būs. Bet tagad tūlīt, aprīlis, maijs, tās pirmās +10, +15 tās dienas siltās. Tev pilnīgi tā, ka ejam uzcept kaut ko. Tas nekas, ka tu ar angīnu tur 2 dienu vēlāk esi, bet tie pirmie cepieni. Es ziemas rats uzliku tieši tajā dienā, kad bija kaut +16 grādi. Reāli bija karsts. Ziemas rats vai vasaras rats? Nē, vasaras. Es pateicu ziemas? Tu pateici ziemas. Vasaras. Tas ir debils. Tas ir metums. Bet jā, un man tā patīk tā burvība. Tās pirmās kaut kādas pavasara copītes aizbrauc pie kaut kādas upītes. Pirmie moskīti. Jā, aizbrauc pie kaut kādas upes, tur nodedzina ritīgi mūlu sarkanu, nodedzina ritīgi sarkanas desas un tas pirmās copītes aizbrauc pie kaut kādas upītes un skatās uz spēlēm, kuras ir muķītes. Un uzkāp uz vienu krupīšu. Bļā, un tas ir labs, bļā. Tas ir labs. Jā, tas man pietrūkst. Es varu piekrist, ka pavasaris īstenībā ir rītīgi salīdzinoši, man liekas, labāks par vasaru. Tādā ziņā, ka, pēc tās lielās ziemas migas. Jums te mēmā ziema bija, ne? Mums Latvijā bija baigās ziema. Kaut kāds 2-3 dienas. Bet īstenībā paspēja uzdzīt mašīnas, pat jau bija, man liekas, mašīnas uz ledus. Kaut kur jau paspēja uzdzīt pat, ne? Bija tā pārsala, bija kaut 2-3 dienas. Līdzīgi kā mēs ar Ektupus džekiem Zviedrijas ziemeļos aizbraucām makšķerēt, es teicu, džekiem urbi nevajag. Te nav ziema bijusi, paņēmām cirvi, izskaldīsim, kontentu pēc. Ēš, tu dirsti, bļā, kā 70 ceņu lēdz, bļā, zem sniega. Viņi, pieņemsim, Zviedrijā arī taisa to prikolu, kad tu uztaisi cauķi un sabās salmas, lai skābeklis zivīm zem ūdens ir. Jo, man liekas, Latvijā bija prikols. Vismaz, kaut kādā tur cumfta laikos, tur muškunga. Jā, savā sētas dīķī, kur tu kaut kāds karpas audzē, varbūt. Lai zivs nenosmok. Tas ir tur, kur tu varbūt kaut ko audzē, varbūt, bet ne jau tu ezerā vai upē kaut kādā nedara tādas muļķības vispār nekad, ne. Kāpēc tu šito nepateici? Man bija kaut kādi 12 gadi reāli. Man nebūtu izsalušas viss karūzes, bļa, dīķī. Jo man reāli, tur liganīs katru dienu iet vienkārši un, es īsti pa jaunu, es izsitu tāliņu. Un vienkārši viņi jau pa nakti aizsalsties. Nē, tur sabās niedris. Un es katru dienu vienkārši mačīs. Es būtu zinājis, tā jau ir. Bļā, tu nezināji, ka arī pie krasta, ka tu pirms tu kāp uz ledus visur, kur ir zāles un niedris, tur ledus ir trauslāks. Jo tur vienkārši, Nē, tas jau jā, bet... Ko tas jau jā? Zināji vai nezināji? Atzīsties. Nē. Bet tā ir, jā, un tā mēs... Žēl, ka nesanāca Džeks aizvest īstenībā uz tādu copīti, jo tomēr jau īstenībā tā Zviedrija tāda zivju pārpildīta it kā, un es viņas vedu tur it kā pamakšķerēt, un zinu, kā Džeki nav makšķerēki vispār. Tiem, lai šumštrum, kaut kāds. Šumštrum tur ķērās, bet neķērās vispār, bļā, un tā mēs aizbraucām galīgi nesagatavojušies. Bet es arī gribētu, lai jūs, bļā, atbraucat ciemos pie manīm, bļā, kaut kad vēl, jo aprīlī īstenībā vēl vietējie soli, ka pa nakti -20 un pa dienu +5, tā kā vēl mēs varam maijā braukt slēpot, ja jūs gribat, bļā. Jā, es jums to vlogu nenoskatījos, bet es tur kaut kādu bišķi tīzerī, tā kā redzēju. Viņš nesen jau tikai. Un, bļā, tur pīkstolu varbūt jāliek, bet zemieblāzma ķip bija arī. Tur bija viss vecī, tur bija arī dienvidblāzma. Es vēl rādīju tieši Alvim, es Alvim tieši rādīju tās bildes. Tur bija tāds fenomens, ka man reāli bija mīzīgi. Es čisti domāju, ka kaut kāds kodolādiņš kaut kāds ir uzgājis gaisā kaut kur. Jo mēs čistā cepām vēl desiņas tur kodā tajā dabas rezervātā. Tur bija tādas takas un ko. Un reāli jau tumšs sāk palikt. Saula norietēs viss. Bet pie apvāršņa sāk celties augšā tāds krāsa. Sēna ķipa tā kā pacēlās. Sēna gluži nē, bet... Es nomērīju. Nē, ieliksim... Lai es biju tāpēc tam Falloutam vai kaut kam. Ieliksim apstīties te fotku. Reāli es neko mūžā, neko tādu nebija nekad redzējis. Un man čista reāli palika mērt. Es čista domāju, ka kaut kas nav riktīgi, jo viss palika tumšs, saule norietējusi, bet pie apvāršņa gaisma aizvien spilgtāk parādījās un krāsā. Salūts tas bija varbūt. Tur nokrita tā DHL Lietuvas ļopeni ar tiem
tiem fireworkiem. Tas čoks, un es sēdēju kurīķi, pēc tā krāšu. Ai, tur, bļē, prosti nokrit kaut ko, bļē. Ko viņi tur veida, bļēt, kaut kādu šito ten, bļēt. Tas, man liekas, tieši pirms Ziemassvētkiem nebija. Tā diezgan traģiski, jo... Tas bija tieši pirms Ziemassvētkiem. Tas, ka pāris cilvēki nositās pofīgi. Tas, ka pirms Ziemassvētkiem daudziem Visiem bez skumi. Ko jūs nevarēja nosisties ātrāk, bļēt? Es arī vēlāk, 2 nedēļu paciesties un tad sisties nost, bet man nav tagad, man loriņi, bet ķīnis, ko dāvināt. Kā jūs domājat, ķipa, nu vispār par... Ko? Materiālā pasaulē mēs dzīvojam. Nu... Daudz materiālu visādi pieejami ir. Pasties pa labi, pa kreisi. Koku materiāli. Ko es gribēju teikt? Nu, what? Jā, pa to copi. Ka bija hujova, ledus bija bies, jums tas ziema ņihujā. Kā tā jūs dabūjat to caurumu ar cirviķi? Mēs, apsties to vidīku, bļeģi, mēs skaldījām fucking ar cirvi. Pusstundu bija cauri. Tāds, bļeģi, caurums. Bija ok. Tad jūs atbrauks pie manīm, bļē, aprīlī, un tad jau arī varēs šortos uz ledus sēdēt, bļē, mokšķerēt. Man liekas, cik es biju redzējis, ka tur pārsā tā kā motozāģi izmantoja, tā vai roņiem tas bija. Tas ir peģikiem. Peģiku zāģiem. Īsti latviešu cirvi. Olamājušies, sasvīduši, noguruši, bet izskalda ar cirvi, bļē, to ledu. Un pēc tam kaut bambus kātiņi vienkārši kaut aukliņā iesiet mačī tādu hard level. Jā, tas nav tik vienkārši, nē. No. Bet... Jums tur nebija arī kaut kāds tēmas tagad? Jums aptrūkās, ko teikt, ne? Jātais pauze būs. Kā jums nodokļi lotrijā gāja? Pa 0. Cik negaidīt? Es nebrīdītos, ja tev vēl Latvija kaut ko paprasīt. Es jau 3 schēmoju. Vidu nodokļu loterija. Yeah, it is. It is what it is. Man, karoči bija... Es ceru, ka neviens no vidu neskatās šito, visticamāk jau, ka ne. Ja skatās, tad pasties šito. Jo man bija vecārs, bet es tur pāris kodas ķeksīšus ielikt ne tā, kā jāieliek. Un tad bija štuk 2. un to es arī iesniedzu. Vēl nav ieskaitīts, jāskatās, kas tur būs. Plusiņā, ķipē? Jā, man bija vecārs plusā, es domāju, kas tā pa huiņu. Es tur tingš, kaut ko saspiedu. Es tur saspiedu kaut ko un reāli štuk 2, bļa, plusā. Un to es arī iesniedzu. Domāju, tā kā to, ķipa, bāra incidentu, ka pāris ķeksīšus salikt, tā kā... Nē, tur viss kārtībā, tur viss, es jokoju, kas tur viss ir štuk 2, tā arī jābūt, tur ir vidu, lūdzu. Kas sagāja, nekas jau vēl nav ieskaitīts. Tu teici, tev ieskaitīja šodien. Jā. Bļa, tur citiem vispār ieskaita 2 dienu pēc jau. Es nezinu, kas tur notiek. Ķipa tie čoki mums teica, ka tā kā tas iet ritīgi rindas kārtībā, tieks pa nakti ir ielogojušies un jau iesnieguši uzreiz tiem arī ātrāk. Bet Edijam, reāli Edijam reāli tā arī vienmēr ir. Viņam katru gadu ir paiet 2 dienu, viņam jau ir iekšā. Bļa. Viņam jau kādu pagājušu nedēļu, man liekas, ienāca, ka tur... Nu jā, bet es nezinu, Moši pēc uzvārdu tā kā ķipiņam. Nē. Es pat nezinu, skolā. Kā tas tur strādā, bļa. Kaut kādam bet prikols. Artīs. Ārenfreis. Tas vispār uzreiz ienāk pēc 2 minūtēm. Viņš mums nav iesniedzis, viņam ienāk jau, bļa. Šis, bļa, ko dara? Bija kaut kāds, man liekas, tas, nezinu, 15 gadus apkārt, tāds realitātes šovs par kaut kādiem biznesa murguļiem, vai mongrols, vai kaut kas tāds, nezinu, kā tas saucas. Biznesa mongoļi. Biznesa mongoļi kaut kāds, jā. Un, esmu dzirdējis. Tur bija tā, ka tur visu laiku tā kā izbalso, un reizēm bija tā kā what the fuck, kāpēc tāds relatīvi spēcīgu, tā kā čoki, izbalso. Kāpēc aiziet projām un paliek tur kaut vīkāk. Un beigās tur bija plot twists pašās beigās, ka bija 2 cilvēki palikuši, kad visu laiku šimpanzi iegriez ratu, un kur apstājas to izbalsoja. Nelaimes ratu, bļa, uzgriez nelaimes ratu un, bļa, ir nahuj. Jā. Tas toči nelaimes ratu. Tur bija tāds kā big reveal, kad, tas boss tā kā, viņš tā kā sēdēja ar to beņķi tā kā ar muguru. Viņi tā pagriez vienkārši čimps sēž tās ar banānu. Zelta, bet iedomājies, ka katru gadu pa tiem nodokļiem cilvēki vienkārši tur sitās un krīt un, bļa, daudzās un visu un tā sistēma karās un uzsprāgus.
Un šogad, man liekas, jau bija tur updates tai sistēmai. Ne viņi sačinīja tā, lai vairāk var pieslēgties, bet viņi bija sačinījuši, lai smuki rādās, cik tev ir priekšā, cik tev ilgi ir jāgaida. Un tur tāda animācija pilnīgi, nu, ķipā, cik tev jāgaida. Bļed, drīzāk moški iegulda to darbu, ķipā, lai var vairāk pieslēgties, nevis uztaist man, ka man priekšā ir 80,000 cilvēku un ka man 2 stundas jāgaida. Es tev varu pāris vārdos ieskicēt no IT-šņika, ķipā, kruķīt. Frontend, backend. Tas viss. Frontend, backend, tas viss. Nē, daudz lētāk un vienkāršāk ir uztaisīt to rindā gaidīšanas sistēmu. Daudz lētāk un vienkāršāk uztaisīt neko, gan jau. Jo viņiem tas sūds ir vajadzīgs vienreiz gadā. Viņiem ikdienā tur ielogojās varbūt reizē kādi 100 cilvēku maksimums. 5 visticamāk. Čisti 5 cilvēku reizē viņiem. Maksimums tur ielogojās vienkārši tajā lapā. Un tad ir tās 1-2 dienas gadā, kad tur vajag 100,000 cilvēkiem reizē ielogoties. Ne jau dēļ tā viņi uzbūvēs tā kā Facebook fermu ritīgo stāciju, vienkārši milzīgi tur, 2 depo izmērā serveru telpas, lai vienā dienā, varētu Latvijā visu reizē pieslēgties. Pārējā laikā var kripto mainot. Jā, ar to pašu. Videokārtu vienīgi. Vai arī vienkārši, es pat nezinu, uztaisīt tādu, interesantu skaņu, kā... Valsts policija, saimnieks EK, ir ierakstījis vakara pulksten 18.02. Kāds zēns piezvanīja uz 112, lai informētu, ka ir apmaldījies mežā. Es redzēšu to. Jā. Uz izsaukumu nekavējoties reaģēja gan valsts policija, gan ugunsdzēsēji ar ugunsdzēsēju emoji. Un pulksten 21.20 meklēšanas darbi noslēdzās. Šis klēps. Veiksmīgi tika atrast 4 jaunieši. Es redzēšu to. Man viņš likās smieklīgi, kad ir tāds rollercoasters, kad piezvanīja zēns, apmaldījies mežā. Labi, sāk meklēt, atrad 4 jauniešus. Tas tikai tāds kaķēns. Tas, kas zvanīja, joprojām maldās pa mežu, un pamazām pārto par sūskoču, Un viņš jau vairs neuztraucās, ka viņš ir pazudis, viņš jau ir pieradis, jau florā, faunā, jau viņš ir iekšā. Kā jūs domājat, ja noliktu tādu primitīvu cilvēku Latvijā, Zviedrijā un varbūt, Itālijā, tāda rīktīgi kaut neandertālieta, kurš izaugt kulturālāks. Un varbūt vai viņš būtu tāds savādāks katrā vidē, kur viņš ir uzaudzis. Bet tu viņus visus noliktu prostu mežā. Sākums vienkārši. Ir vienāds, bet, piemēram, pēc kaut kādiem 5 gadiem. Kas ir sākums? Mežā vienkārši? Nē, neandertāliet. Vienkārši ieplago mežā kaut kur. Iemet viņu mežā, un to viņš sāk darboties. Pats tur kaut kādu hatonu uzbūvē kaut ko. Un viss kulturālākais, kurš būtu visgudrākais iznākt ārā. Vai atkarīgs, kādā viņš tajā vietā vai vidē ir audzis? Es domāju, ka nē, jo... Instinkti sākumā ir tā kā... Es domāju, ka viņš jau nepievērst uzmanību tam, kur viņš ir nolikts un kāda cilvēka viņam apkārt. Viņš baidītos tāpatās no viņiem visiem. Un viņš vienkārši savu to alu, kā teikt, taisītu un viss. Kā sauktos saules, ko viņš taisa? Savu alu. Tā kā keivu, Tev Zviedrijā, man liekas, saules daudz. Kā sauktos alus, Unga bunga brīv. Nē, bet, interesants jautājums, bet es Latvija gan jau, ka paļubom, ka nē. Viņš dabūtu pizdīvi vienkārši no kādiem sēņotājiem jau pirmajā gadā, es domāju. Kaut sēču encevolīti dabūt kaut ko tādu. Jā, arī to viņš dabūtu. Viņš uzkāpt uz mīnas kaut kādu. Viņš visu dabūtu, ko viņš negribēja dabūt, visticamāk. Visticamāk, viņi nebūtu vairāk. Jā. Latvijā, jā. Tu saki. Bet es domāju, ka tas nav atkarīgs no tās, valsts, kur, jo tu viņu tomēr iemestu neandertāliet, tā kā jebkur, un viņš arī tai savā mežā dzīvot. Viss patīkamākais pieņem, ka viņam būtu kaut kādā Zviedrijā. Jo, man liekas, tur ir visvairāk kaut kādas zīves kaut kādos ezeros un dzīvnieki vairāk. Un es domāju, ka viņš būtu pārticīgs Zviedrijā tieši. Un viņš tā kā nerautos ārā, kā teikt, uz Bet, piemēram, ja occasionally gadītos tā kā, kaut kāda satikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem,
tiem pašiem sēņotājiem vai medniekiem. Es domāju, mēs varam jau aizbraukt apstīties, kā viņiem iet uz karostu. Tur ir pāris, kas nav tikuši vēl ārā, kad jau nevis 5 gadus, jau 20 gadus. Jā, bet tur es domāju, ka var satikt. Jo mazs cilvēks. Cik tu gribi, tu tur var satikt. Ārprāt. Bet kas tā kā... Reāli mēs iepriekš runājām par kodām tēmām, ķipa, par ko runāt, vienkārši parunāt par ko, ķipa, podkāstā kā tādā, bet, piemēram, jūs kāds podkāsts arī, klausaties vai skatāties. Man liekas, iepriekšējā epizodē par šo prasīju. Par YouTube prasīju. Par YouTube, jā, es tieši par podkāstiem, jo es Alvim pirms tam teicu, ka es labprāt liktu šāda tipa podkāstu, kas mums, ko mēs te rakstam, ko huņu, vienkārši tāpatās es ņihu ģeli, papasarējam. Bet es viņu reāli liktu, fonā, kur es, piemēram, gatavoju vakariņas, gatavoju savu meal preps uz nākamo nedēļu. Es viņu liktu fonā reāli, lai tie džeki tur bazarē. Es varbūt video neskatītos, bet, fonā man iet uz teļu, kur reāli tas video, un es paklausītos, lai tur vārās, moši tur ik pa brīdim kaut kas ir rēcīgs vai kaut kas, bet, tāda pilnīgi tāds nekas, vienkārši tīri man fonā, ko čuvaka runā. Kā jums, liekas, vai ir dikti svarīgi tas, par ko mēs tiešām šeit tagad aprunājam, vai svarīgāk tieši ir, jo vairāk nonsens, jo labāk, jo mums jau īsti, kā mēs te, maucam tā, bez struktūras tādas baigās, ja sanāk, nesanāk. Tā mēs tā, kā jums, jūs paši tādu paklausieties, ik pa brīdim arī paši kaut kādu labāk, vai jūs baigi gribat klausīties tādu izglītojošu kaut kādu, Man ir tāda interesanta pieredze tiem podkāstiem, es tā kā parasti baigi viņus nečakoju, bet ja man ir kaut kas interesants, piemēram, vai interesants viesis, vai tā kaut kāda kombinācija ar cilvēkiem, tad man ir uzreiz tā interesanti, jo es zinu to bišķi tā kā, ko tas cilvēks var piedāvāt, vai būs interesanti vai tā. Bet mēs jau esam tādi interesanti trio. Es neteiktu, ka mēs esam baigi garlaicīgi. Varbūt tas, protams, ir subjektīvi, bet esmu laikam visvairāk patērējis bizi un arī to Stārķa Līgas podkāstu. Tur, kur tie stārķi, tā kā viņam tā webkamera ir pielikt, un tad viņi tur tā kā klakšķinās ar šiem te knābjiem, un met tā kā mazos bērniņus ārā pār bortām. Viņš dzīvo stiprākais. Viens ar to knābu, tā klik, uzsit otrs step up, kaut kā tur. Nē, bīzes arī paklausos, bet, sample materiālu, man liekas, arī. Jo viņiem tas bija pieņems, man liekas, laik vienās tāds klak, kaut kas, nezinu, 174 kaut kas tāds varētu būt. Jāpiņi uztur to speciāli. Tur ļoti īstenībā interesanti, jo, pieņemsim, bija tā, kad vien tā stārķena, viņi tā kā nočītoja to vienu stārķi. Tur bija drāma, jā. Ola parādījās. Un tas stārķis tā kā atlidoja mājās, viņš tā kā hantot aizgāja, tur nezinu, kāds vārds vai kā tur bija tajā pasakā, ka tur dieviņš no maisa izbēra ārā ķirzaks, kokaīnu, šļirts, tur čūskas, krupjus ķipa, un tad tam stārķim tagad jālās viņas kopā. To tas stārķē viņš aizmačīja, tur visu tā kā meklēt, čeisot laimi ķipa. Un viņš atgriezās, un viņš tāds, kur ir sveša ola. Un eit sazina, kā viņš zināja, kura ir tā, jo tur bija tā kā kaut kāds 3 olas, 2 bija viņējās. Jo savus olas viņš pazīst tomēr. Jā, un tā viena bija svešā, bet viņas visas izstās tā kā, vienā tā kā kinderolas, pieņemsim pērs tā kā folijā ietīts. Un viņš reāli izgrūda perfekti tieši to, kur bija tā svešā ola ķipa. Un kaut kādā ziņā dzīvnieki ir gudrāki par mums. Tāpēc arī neandertālietis ir optimāls. Un beigās šī visa stāsta morāli ir stārķis ir ahujien gudrs, neandertālietis arī varbūt ir gudrs, bet mēs esam pilnīgi stulbļē. Visi vienkārši beigās. Man liekas, ir tāda lieta, ka tu vari palikt tik gudrs, ka tu actually paliec stulbs. Pārgudrojies. Jā, pa daudz jau tu maču. Tev šočiks pāpiet jau uz rīņķi, tu sāc no nulles atkal. Attīcis līdz galam, jā. Man liekas, tur jau ir tas prikals. Esmu bieži par to domājis. Man liekas, tur ir tas prikals. Šis nav pārāk smieklīgi, bet
jo tu esi gudrāks, jo tu vairāk saproti, cik daudz tu tiešām nezini. Tas ir reāli legit, man liekas. Man liekas, piemēram, Dragons un Jās, man liekas, viņi akšķi laimīgi cilvēki. Jā, jo tad, kad tu tā kā pārāk jau vienkārši daudz zini, tu zini, cik tu vēl joprojām nezini, un tad tev liekas, ka tu esi pilnīgs idiots. Labāk nezināt pa lielam. Jā. Tu zini, bet tu nezini, bet labāk nezināt, jo tu zini pa daudz. Viss. Bet būtu prikolīgi īstenībā tam stārķim. Tam stulbajam? Stārķim būtu prikolīgi. Stārķim būtu un tad kinderoli izparēt. Bet tajā pašā laikā jau tu saproti tādu nelielu tādu saikni ar to stārķi, jo, kā jau es teicu, savas olas jau tu pazīsti. Tieši tā. Viņš jau nāk tajā liksdā, hei, kam tās olas? Viņam arī, man liekas, nekāda smarža baigi nav attīstītā, vai redz arī nav mega labā ķipa. Varbūt tās ērgļiem ķipa, ka viņi redz tur kaut kādu kāsjaku maz tur no 3 km augstam, ka tur nezinu kādam žurkai caurums grīda. Bet klausās varbūtības teorija. Reāli tur bija 2 solis, viņam ir 50 uz 50, tā kā iespējamība pat trāpīt uz pareizo. Viņš vienkārši gambloja. Viņš iegriez to buko frau un izkrit brīvenis. Domājies, ja tu aizbrauc uz tehnisko apskatu, ka tur tai žurkai ir caurums grīdā. Domājies, ja CSDD būtu pieredzinājuši tā kā kaut kādus tos peļu vanagus un visu tos, ķipa tā kā čekot. Visu un to žūrīt iebrauc iekšā uzreiz. Bļeģ, es vienkārši pajautāju, kāds podkāsts jūs klausties un, bļeģ, ko mēs runājam tagad. Tur es koras augšā sēž, tad 3 ķipa tie, kas zina atbrauc kaut kāds grauds, kabatas pabirdina ārā, ķipa novērš uzmanību. Līmojas tā bildi, kur tā kā, šitās banknotes, ķipa tam inspektoram. Viņš tāds skatās no apakš banknotes priekšā acīm. Salīmē vienkārši ar piecīšiem visapakš grīz. Man nav nejausmas, ko viņš runā. Padaudz to grīdu, vai ne? Tur ir aizlāpīts kaut kāda, nezinu, tur kaut alumīnija plāksnīt. Viņš tāds izdauz un tur izbirst tā kā monētas, šīs pēs, tā kā, vai tur kaut izbirst tāds kabatā, pēc no ieslaido, pēs. Tu saproti? Tāpēc jau sauc par manī pitēm tos mašīnas. Ir prāts. Karoči, es jautāju pāris stundas apakaļ Lidlam. Es jautāju Lidlam pāris stundas apakaļ to sajūtu vai to sarunu sajūtu, kāda mums bija iepriekš, gadu atpakaļ, kad mēs sākām šito podcastu. Un, tad es vēl dzīvoju arī Liepājā, un mēs tikāmies pa lielam, vismaz katru nedēļu mēs toči tikāmies. Nezinu, pie tevis kaut Xbox, kaut ko, vismaz reizi 2 nedēļā mēs tikāmies. Un tad mēs aizvien retāk, un ar šito podcastu tagad pēdējā laikā es vēl te Zviedrijā, mēs tiekamies kaut reizi, mēnesī, un es prasīju, Alvim, par ko runāt, jo, ja tu tik reti saties to cilvēku, tu nezini, ko viņš dara, ko viņš, lasa, skatās, redz, par ko viņš domā vai ko, un šis ir tieši tas moments, mēs neesam kādu mēnesi tikušies, un, es reāli nesaprotu vispār, ko tu runā. Vienkārši čomi uz dīvāna sēž. Nē, man reāli patīk, bet šis ir tieši spilgti tik atspoguļo to, ko es tev teicu, ka, vienkārši tāds, no kurienes, kas, ko, par ko iet bazārs vispār. Jāļaujās vienkārši tā kā freestyles, man liekas, reizēm. Tāpatās arī kā 8. metriņā sākumā es minēju, ka tomēr tā loma man ir garantēta jau pa lielam. Nezinu īsti, kāda viņa būs vēl, vai kraudā, vai ceturtdaļu finālā izskatīšu. Bet 8. metriņš. Sākam līdz. Ceturtdaļu graudā izskatīs, varbūt? Ceturtdaļu graudā. Nē, tagad mūsu skatītāji būs sēlpojušies tik daudz benzīna, cik mēs te viņus apetīs, par ko mēs te runājam. Nē, es tieši vēl domāju, vai es esmu iepriekš to minējis, bet, piemēram, kad es Viļā no savu bērnību pavadīju, tur, piemēram, bija tā, ka ļoti daudz apkārt bija lauksaimniecības tāda vaiba, tur govs, cūkas, kūtis, 3 dārzi katram vismaz, un tur bija, pieņemsim, lauksaimniecības vislielākā Latvijā, actually,
lauksaimniecības izstādi, tur jaunie traktori, visas tehnikas, un viņiem tā kā tas pats pīks bija tā, kad dragreiz ķip traktoriem uz āršanu. Tur bija tā, kad viņi tā kā, kad ieliek, viņi tur gaisā pacēlos, tā kā, riktīgi. Bļē, bet ļoti. Zetors bija? Man? Zetors bija? Vai tev, es nezinu, vai kādam var būt, es nezinu. Nē, es traktoru aizgāju, caur tādā aizā izbraucu toreiz. Bet, man liekas, varbūt, kad bija, bet es tajā laikā neapzinājos vienkārši. Tas vēl bija pirms tā laika, kad Zečs treku uztaisījām. Bet, lai vai kā, lai vai Zetori, vai mans komentārs par to, par ko runāt vai nerunāt, bet kā jums liekas, cilvēkiem vajadzētu, ka vairāk tā kreatīvi veidot kaut kādu saturu vai nalga, jo tagad jau mūsdienās pieejams viss tas YouTube, internets, viss tur, tā kā vajag uzdrošināties, kaut ko rakstīt, filmēt, vai arī tur tomēr vajag drusciņu skilu, vajag setupu, Es nezinu, liekas, mums tā kā staigā no epizodes uz epizodu, pieņemsim, citreiz mēs esam tādi astrālāki, bišķiņi mākslinieciskāki, citreiz mēs esam tā kā vairāk par aktualitātēm bišķiņi parunājam. Citreiz ir mikstūriņi, kaut kādu, nezinu pa lielam, ko tu saki, Lidl Man. Vispār nav runājis. Ko tu uz mani skaties, bļēķi, tev prasīja? Nē, es vēl neesmu atbildējis uz kaut kādiem 2 jautājumiem apakaļ, man liekas, par ko es uzsāku stāstīt, bet tātad podcasts es klausos Meiteņu toleti. Latvijas pirmais finanses kanāls. Loģiski. Nezinu tā, ne. Jā, un es visu, klausos pa kārtu, man rakstot kodu, nav ko darīt. Kodējot tas. Un starp citu Viļānos īstenībā, jā, tur ir ļoti attīstīts tas viss lauku pasauc. Jo es esmu kāds 3 jau mājaslaps taisījis kaut kādiem šitiem lielajiem lauksaimniecības kaut kādiem tiem... Šautauts, bļēja, kas, jā? Šautauts Vaksim, šautauts Latrepam. Kuj viņš ir? Jā. Šautauts Vaksim, šautauts Latrepam. Bet trešais. Traktor pullings Dānijā, tā ir actually lieta. Tur ir kroči tā, kad ir uzbūvēts tāds... Tā kā ārķipa un tā kā... Viņi neār. Tur ir uztaisīts speciāls, tā kā tāds, ritīgi lēzens lauks. Viņi nav tā, ka viens otru vēl? Toreiz bija tas... Vienkārši uz klausās. Bļeģi, klausās. Bļeģi, es nevaru, Kroči, un tur ir uztaisīta tāds sūds, uz kur ir tāds milzīgs tā kā smaguma, tāds blāķis uzlikts. Un viņam ir aizmugurē riteņi, un priekšā viņš vienkārši tā kā tāds slūps, vienkārši tāds tā kā slid pret zemi, tāds vienkārši gluda platforma sanāk. Tā kā formulē apakšā tas Finera plāksnīts un Latvijas Finera. Palielam, jā. Un jo tu tālāk tā kā vēl aizvelc viņu, jo viņam tā kā tas smagums, tas sūds, viss tas lielais blāķis, tā kā slid uz priekšu. Viņš dziļāk. Un viņš tā kā tajā brīdī arvien vairāk tā kā noņem slodzi no riteņiem un arvien vairāk sāk spiest un vienkārši visu to platformu tā kā vilkt pa zemi. Un tur tie trāķi visādi, tur ir kaut kādi pilnīgi parastie mazie pukšķīši, kas tur mēģina viņu tur vilkt un kaut kā tur milzīgie, tur John Deere, viss. Tur daudz vienkārši ratām. Es vienreiz mūžā kaut kāds, es neatceros, kāds 20 gadus apakaļ reāli esmu bijis, uz tādu pasākumu, kad 10. Tev te dahujāji? Man ir 45. Ir tāds. Nesanāk tik daudz tev. Nav. Bet, jā, tas ir par traktoru pollingu un par podcastu. Man liekas, pohuj, jātaisa, vienkārši jāstāsta, ja kāds klausās, kādam interesē. Why the fuck not? Bet kā tu nopulot? Kā tu atrod, kas tev iepatīkās? Pirmkārt... Randomā viss pēc kāras latviešu podcasts un tāds, šis ok? Kā tu izvēlējies? Es skatos 2 kategoriju podcasts. Viens kategorijas, kas ir, man patīk, ka man izklaidē, kad ir kaut kas smieklīgi, kad ir kaut kas rēcīgi. Un tad tāds komēdija tipi, kas ir... Kā tu zini? Kad tu pirmo reizi var vaļā. Kā tu zini, ka viņš būs komēdija tipi? Mostly jau pēc tiem cilvēkiem, kas tur ir. Jo es atpazīstami, smieklīgi cilvēki. Jā, reizēm es... Tās nav sievietes, visticamāk, tie čeki. Speedruns uz kancelu, bet... Speedruns uz kancelu. Bet... Sievietes nav smieklīgas. Nē, es čekoju. Pieņemsim, es esmu mēģinājis, kam ķipā vajadzētu būt smieklīgiem. Es esmu mēģinājis vienkārši kaut kāds 1-2 epizodes nostos, ja baigi, ir bijis tikai tāds nevis tāds tad ķipā es zinu, ka, karoči nebūšu tais. Un tad es vienkārši vairāk neskatos vairāk, jo viņi tur kaut tas pāris sērijas nebija rēcīgas. Un otrs variants ir, es skatos podcasts, ja man liekas, ka tur ir kaut kas interesants. Kaut kas noderīgs man, respektīvi, kad
Nezinu, tur ir kaut kas par kaut kādu, whatever, tur kaut kādu programmētāju runā, kaut kādas jaunās tendences un jaunās tastatūras, ķipā, apspriež un kā pareizi tur spējas spiest vai kaut ko. Ok. Karoči kaut kāda huīņa galīgi. Kaut kāda. Jā, un par kaut ko tādu. Tad tur jā, ok. Nu, es tev sapratu. Bet vai tu domā, ka mūsu klausītāji tev saprata? Ja viņiem ir vismaz viena auss, tad jau gan jā. Ierakstiet komentārā, vai jūs saprotat. Ierakstiet plusiņu, ja jums ir vismaz viena auss. Jo vienkārši, tu saproti, manas tās bāžas ir par to, vai ir jāgatavojas kaut Tas kam. ir, zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pārāk gudrs. Ja tu būtu neandertālietis tagad mežā kaut kur, tev vispār nepist. Ja? Sāksim ar to. Nevarētu atcerēties, sagatavoties. Es nevarētu atcerēties atnākt uz tejienu nemaz, kur vēl nahuji. Koka pulkstenīts uzzīmēts uz roku. Bļaļ, tas jau bija aizpagājuši gadu. Zini, kā ķipā maza celmiņa tāda uzliek gadskārt jauna izaugus, tā kā tāda, zini, te riņķi izveidojas. Viens gads ir pagāja. Redzējis, ja tāds, bļaļ, esam 8 gadskārts, bļaļ, nokavējis jau. Čista koka lucīt, vienkārši pieliek, kas maza triķīt celmiņa. Jā, tāda maziņa tāda. Bļaļ, tas bija 8 gadskārts atpakaļ. Un ķipa tāds domā, ka viņam augs joprojām klāt katru gadu. Un katru gadu kavē 8 gadus vienkārši. Es nezinu. Es par to uztraucos, tāpēc gribēju pajautāt. Bet jau labi, tā stunda situs jau. Jā, drīz mēs sitīsim. Bet reāli, kāds tad ķipa ir cits variants ir sākt mums ķipa tagad, nezinu, par fitness, ķipa ritīgi runāt un tā kā iet konkrēti vienā nišā, ķipa, uz ko mēs tā kā daram un, Par to vairāk mācēs pastāstīt Jānis. Jā. Es teiksim tā, pats pārsvarā tikai pacelāju. Jo man šķiet, ka viņam tā jau ir speķainas smadzenes. No visiem tiem gaļas putekļiem. Tas ir vienreiz pieminēts visādos infrastruktūrās, iekš YouTube. Tā kā es nezinu, vai mēs to tēmu varētu pacelt vispār. Jānis, paceļ tu Un nolēc. otrā tēma, tu teici, ka tev bija vēl, tu pirmo atbildēji. Tur bija kaut kas vēl, man liekas. Nebija? Es teikšu, ka taisam pūrlādi ciet un aiziesim. Drīzāk jau ne pūrlādi, bet ziedojumu kastīti. Mēs būsim priecīgi par katru laiku, par jūsu laiku, par jūsu maiku, un varbūt arī es nodarbošu maiku. Jepoj!